Donalds Trumps atzina, ka smagi izgāzās karā pret Irānu un pirms tam rupji aizvainoja partneris arī Ukrainu. Trumps iepriekš paziņoja, ka Amerikas Savienotās valstis nevajag Ukrainas palīdzību, kas jau nosūtījusi militāros ekspertus uz tuvajiem austrumiem. Svarīgi ir izmantot pārtvērē dronus, lai aizsargātu Amerikas Savienotās valstis militāros resursus reģionā no Irānas dronu uzbrukumiem. Persijas līča valstis steidz noslēgt līgumus ar Ukrainu, lai aizsargātos pret Irānas droniem. Turklāt šodien pat Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu nosūtīja Ukrainai pieprasījumu par sarunām ar Zelenski, lai apspriestu sadarbību Irānas dronu pārtveršanā. Donalds Trumps nekaunīgi apgalvo, ka Amerikai ir labākie bezpilota lidaparāti pasaulē un palīdzība no Ukrainas nav vajadzīga. Taču izrādījās, ka tā ir meli, jo Amerikas Savienotās valstis armijas ministrs Dens Driskals atzina, ka Amerikas Savienotās valstis jau ir nosūtījušas uz reģionu 10 000 Ukrainā izstrādātu pārtvērē dronu. Bet tas vēl nav viss. Donalds Trumps aizvainoja Eiropas partnerus, nosaucot viņus par gļēvuļiem un paziņojot, ka vairs nevajag viņa palīdzību karā pret Irānu. Šodien Trumps publiski lūdza Ķīnu, Franciju un Japānu. Dienvidkoreja un Lielbritānija nosūtīt savus karavīrus, lai atbloķētu Hormuzu šaurumu. Mani sauc Aleksējs Pečijs, apspriedīsim šo tēmu. Bet pirms mēs sākam, lūdzu abonējiet šo kanālu, nospiediet patīk un atstājiet jebkuru savu komentāru zem šī raidījuma. Abonējiet manu Telegram kanālu Pečijs News, saite ir video aprakstā. Tur publicējam jaunākās ziņas uzreiz pēc saņemšanas. Pirms raidījuma vēlos padalīties ar informāciju, kas parāda, cik ļoti sāks brukt Donalda Trumpa pašpārliecinātība. Izdevums Axios iepriekš ziņoja, ka trešdien, 11. martā, notika G7 grupas līderu telefonsaruna. Sarunas laikā Donalds Trumps pārliecināti teica citu valstu līderiem, ka Irāna drīz kapitulēs. Viņš saka, mēs jau esam uzvarējuši, gaidām viņu kapitulāciju. Eiropas līderi atbildēja, ka var. Kā viņi kapitulēs, ja karš turpinās un nav redzams, ka Irānas jaunais līderis Mačtabs Hamanai dotu mājienu par kapitulāciju. Un kopumā Irāņi uzvedas tā, ka viņi, pagaidām nav gatavi kapitulēt. Bet to faktu, ka Irāna joprojām nav kapitulējusi, Donalds Trumps pilnā nopietnībā izskaidroja ar to, ka it kā Teherānā visus nogalināja un vienkārši dzīvi nav palicis neviens līderis. Ar pilnvarām paziņot par kapitulāciju. Viņš saka, viņi jau ir zaudējuši, mēs uzvarējuši, tikai nav kas paziņo kapitulāciju. Trumpa citāts. Neviens nezin, kurš ir līderis, tāpēc vienkārši nav neviena, kas varētu paziņot par kapitulāciju. Tas bija 11. martā. Šodien Trumps visus patiesi pārsteidza. Amerikas Savienotās valstis prezidents norādīja, ka valstī vairs nav vajadzīga Ukrainas palīdzība Irānas uzbrukuma atvērīšanai. Pēc viņa domām tas saistīts ar drīzu kara ar Irānu beigām un pietiekamu Amerikas Savienotās valstis aizsardzības potenciālu. Donalda Trumpa citāts. Karš ar Irānu tuvojas beigām, tādēļ mums vairs nav vajadzīga Ukrainas palīdzība cīņā ar droniem. Amerikas Savienotās valstis militārās iespējas ļauj patstāvīgi pretoties gaisa draudiem. Mēs zinām par bezpilotu lidaparātiem vairāk nekā jebkurš cits. Patiesībā mums ir vislabākie droni. Tomēr Trumps var drosmīgi apgalvot, jo Ukraina jau ir palīdzējusi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Ukraina nosūtījusi speciālistus uz tuvajiem austrumiem, lai apmācītu Persijas līča valstu militāru personu aizsardzībā pret Irānas dronu uzbrukumiem. Pirmā Ukrainas karavīra grupa ar aprīkojumu, pārtvērē droniem un radioelektroniskās cīņas sistēmām devās uz Persijas līča valstīm jau 9. martā. Un otrkārt, un tas ir pats galvenais, Baltajā namā acīm redzot nebija saskaņots, ko publiski teikt. Trumps saka, ka palīdzība Ukraiņiem nav vajadzīga. Mums ir super bezpilota lidaparāti, paši tiekam galā. Vienlaikus pēc Amerikas Savienotās valstis armijas ministra Dena Driskala teiktā, Amerikas Savienotās valstis armija jau nosūtījusi uz tuvajiem austrumiem 10 000 Ukrainā izstrādātu pārtvērē bezpilota lidaparātu. Driskals Bloomberg intervijā norādīja, ka MIROPS mākslīgā intelekta droni tika nosūtīti 5 dienu laikā pēc Amerikas Savienotās valstis un Izraēlas operācijas pret Irānu 28. februārī. MIROPS
Dronus izstrādāja aizsardzības uzņēmums Project Eagle kopā ar Ukrainas speciālistiem jau sākot no 2024. gada. Driskals norāda, ka MIROPS droni maksā aptuveni $15,000. Driskals norādīja, ka lielāki pasūtījumi var samazināt cenu līdz $3,000–5,000 par pārtvērēju. Tas ir lētāk nekā Irānas Shahed droni, kuru cena sākas no $20,000. Amerikas Savienotās valstis izmanto Ukrainas izstrādājumu bāzu aizsardzībai, bet Trumps paziņo, ka viņam palīdzība no Ukrainas nav vajadzīga. Esmu pārsteigts par Trumpa nekaunību un cinismu. Viņš taču lieliski zina par to. Viņš lieliski zina, ka Ukrainas speciālisti jau ir tuvajos austrumos, ka Ukrainas pārtvērēji jau palīdz. Viņš saka, ka mums vairs nevajag palīdzību no Ukrainas, jo mums ir super bezpilota lidaparāti. Man tas atgādināja brīdi, kad Fox News Eterā nopietni rādīja, kā viņu amerikāņu bezpilota lidaparāti notriec šahedus. Izrādījās, ka tas ir video ar Ukrainas droniem, pārtvērējiem un savvaļas sirsaņiem. Fox News vēlāk atvainojās, atzīstot, ka Ukrainas dronus sauca par amerikāņu. Tagad situācija atkārtojas. Tā ir cinisma izpausme. Šodien pats premjerministrs. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu lūdza Ukrainai sākt sarunas ar Zelenski par Irānas droniem. Ainet ziņo, ka Izraēla lūdza palīdzību ņemot vērā Ukrainas pieredzi Irānas bezpilotu lidaparātu pārtveršanā. Netanjahu apņēmies atbalstīt Izraēlas un Ukrainas sadarbību šajā jautājumā. Tiek norādīts, ka Ukrainas vēstnieks Izrēlā Jevhenijs Korneičuks apstiprināja, ka jā, šāds lūgums no Izraēlas premjerministra patiešām ir saņemts. Un sarunas turpinās. Tās notiks tuvākajā laikā. Saruna vēl nav notikusi laika trūkuma dēļ. Netanjahu atzīst, ka amerikāņi Irānas dronu pārtveršanā nav īsti palīgi, tāpēc jāstrādā ar Ukrainu. Taču Trumpam šāda palīdzība it kā nav vajadzīga. Turklāt atgādināšu, ka tuvajos austrumos valstis tagad masveidā vēršas pie Ukrainas ar lūgumu palīdzēt cīņā pret Irānas šahediem. Konkrēti uz šodienu attiecīgie pieprasījumi ir saņemti no vairāk nekā 10 tuvo austrumu valstīm. To ir Saudārābija, Katāra, Apvienotie Arābu Emirāti, UC. Ukrainas aizsardzības uzņēmums ziņo, ka viņa telefoni nemitīgi zvana pieprasījumu dēļ. Šodien ziņoja, ka arī Japāna vēlas būt starp pirmajām, kas noslēdz līgumus ar Ukrainu par pārtvērēju droniem. Un vēl, turklāt atgādinu vēlreiz, ka Ukraina ir nosūtījusi uz tuvajiem austrumiem pirmo speciālistu grupu bezpilota lidaparātu pārtveršanai. Bet tas vēl nav viss. Trumps ne tikai tā uzbruka Ukrainai, viņš uzbruka arī saviem Eiropas sabiedrotiem. Un šeit es ilgi neizplūdīšu. Minēšu vienu epizodi ar citātiem un viss būs skaidrs. 8. martā Donalds Trumps pašpārliecināti paziņo. Lielbritānija, mūsu kādreizējais lielais sabiedrotais, iespējams pats lielākais no visiem, beidzot nopietni apsver iespēju nosūtīt 2 aviācijas bāzes kuģus uz tuvajiem austrumiem. Premjerministrs Starmer, mums tie vairs nav vajadzīgi, bet mēs to atcerēsimies. Mums nevajag cilvēkus, kas iesaistās tikai pēc uzvaras. 8. martā. Pēc 6 dienām, 14. martā, Donalds Trumps paziņo. Valstis, kuras cietušas no Irānas mēģinājumiem slēgt Ormuza šaurumu, kopā ar Amerikas Savienotās valstis nosūtīs karakuģus, lai nodrošinātu šaurumu drošību. Mēs iznīcinājām visu Irānas militāro potenciālu, taču viņi viegli var sūtīt bezpilota lidaparātus, mīnas vai tuvās darbības raķetes pa šo ūdensceļu, neskatoties uz sakāvi. Tālāk ir pats galvenais. Ceru, ka Ķīna, Francija, Japāna, Dienvidkoreja, Lielbritānija un citas šī ierobežojuma skartās valstis nosūtīs kuģus uz šo reģionu, lai Ormuza šaurums vairs neradītu draudus no valsts, kura tika pilnībā atstāta bez vadības. Savienotās valstis nežēlīgi bombardēs piekrasti un iznīcinās Irānas kuģus un kuterus. Drīz padarīsim Ormuza šaurumu atvērtu, drošu un brīvu. Donaldu Trumpu tā nedrīkst. Vispirms tu visai pasaulē kliedz, ka tev nevajag nekādu palīdzību no Lielbritānijas. Tu mēģini pazemot Britus, un pēc tam tu paziņo, ka cerot, ka tā pati Lielbritānija tomēr nosūtīs savus kara kuģus tev palīgā. Tad izlem, 8. martā tev nevajadzēja Lielbritānijas kuģus. Tu teici, mums šī palīdzība vairs nav vajadzīga, mēs paši jau esam uzvarējuši.
14. Martā tu teici, ceru, ka Briti sūtīs kuģus palīgā, jo paši netiekam galā. Šeit es likšu daudz punktu. Jūsu viedokli, jūsu secinājumus rakstiet komentāros zem šī raidījuma. Abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Draugi, ja raidījums bija noderīgs vai interesants, atbalstiet mūsu kanālu ar ziedojumu vai kļūstiet par sponsoru YouTube. Saits un rekvizīti ir video aprakstā. Pateicos par atbalstu. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi. Visu labu visiem!